Vienoti mēs stāvam, dalīti mēs krītam. Šogad tika iesniegts vairākas idejas par pārmaiņām valsts drošībai. Protams, šādas idejas ir svarīgas, bet, manuprāt, mēs izlaižam vienu būtisku soli pārmaiņām – vienotība. Censties ieviest pārmaiņas dalītā valstī ir veltīgi. Nozīmīgas pārmaiņas pieprasa kolektīvu atbildību un piekrišanu no tautas. Es zinu, ka, lai sasniegtu šo mērķi, īpaši uzmanība ir jāpievērš patriotisma, vienotības un ticības kvalitātēm jauniešos. Lai veicinātu šīs īpašības, es piedāvāju Baltijas ceļa atdzīvināšanu, kā notikumu ik pēc katriem 5 gadiem. Šis būtu lielisks atgādinājums gan mums, gan pasaulē par mūsu spēku un vienotību. Baltijas ceļš stāv kā simbols vienotības spēkam. Gandrīz 2 miljoni iedzīvotāji no Baltijas valstīm sadavās rokās, veidojot 670 km garu virkni, kas savienoja šo 3 valstu galvaspilsētas. Šis vēsturiskais notikums ne tikai atstāja neizdzēšamas pēdas mūsu tautā, bet arī iespaidoja līdzīgas kustības starptautiski. Neļausim šim leģendāriem sasniegumam izgaist vēsturē. Sanāksim vēlreiz kopā solidaritātes un spēka garā.